Tā brīnos, ja tas pasaules gals 21. decembrī pienāk, kad kāpēc pārdot biļetes rindā, ko tad ar to naudu tie cilvēki darīs? Grūti pateikt. Par Vāciju parunāsim. Vācijā jauns prezidents tikko kā ievēlēts Joachims Gauks, visai interesanta personība. Vācijā prezidenti tāpat kā pie mums apmēram. Līdzīgi arī neievēl tiešās vēlēšanās, bet federālās, teiksim, tātad Bundestāga parlaments un federālo zemju deleģēti pārstāvi. Joachims Gauks ir interesants ar to, ka viņš ir mācītājs. Un tagad jāsaka tā, ka Vācijas augstākajā vadībā ir divi ar reliģiju pavisam tieši saistīti cilvēki, jo Angela Merkele ir mācītāja meita, nu, lūk, tagad prezidents ir pavisam reāls mācītājs. Ļoti interesanta personība, un abas šīs personības, ko es pieminēju, nāk no Austrumvācijas. Par Joachimu Gauku es domāju, ka mēs varam mazliet parunāt vairāk, jo viņš patiešām ir vērā ņemams cilvēks Eiropas līmenī. 72 gadus vecais Joachims Gauks ir nelabojams antikomunists. Viņa tēvs savulaik tika izsūtīts uz Sibīriju kā spiegs. Īstenībā tēvs gan bija kuģa kapteinis. Kara laikā Joachima tēvs nonāca Britu gūstā. Vēlāk atgriezās Vācijā un padomju okupācijas zonā strādāja par darba drošības inspektoru ostā. Pēc 5 gadiem viņu arestēja padomju slepenie dienesti, apsūdzēja spiegošanā Francijas labā un pretpadomju aģitācijā par rietumu žurnālu lasīšanu. Tikai vēlāk izdevās noskaidrot, ka viņam piespriezt 25 gadu ieslodzījums nometnē Sibīrijā. Tēva arests mainīja Joachima Gauka politiskos uzskatus. Austrumvācijā bija neierasti, ka visas 4 vienas ģimenes atvases atsakās kļūt par pionieriem un iestāties vietējā komjaunatnē, Brīvās Vācu jaunatnes savienībā FDJ. Joachims gribēja kļūt par žurnālistu, bet uzskatu dēļ šīs durvis bija slēgtas. Tad viņš izlēma kļūt par teologu, pabeidza Rostokas universitāti, sāka kalpot Meiklenburgas baznīcā un vadīt jaunatnes Spārnu baznīcā. Austrumvācijas garīdzniekus, protams, stingri kontrolēja slepena policija, Stasi, un tai nepatika Joachima potenciālais iespējas uz Austrumvācu jauniešiem. Stasi plānoja viņa diskreditēšanas kampaņu. Viņu izsauca uz sarunu, daļu viņa izteikumu darīja zināmus draugiem un paziņām. Bez tam tika aktīvi izplatītas baumas pret kā notikušiem precētā mācītāja romāniem ar studentēm. Kad viltības neizdevās, Stasi mēģināja savervēt Gauku. Viņam apsolīja, ka viņa bērni, kas tēva profesijas dēļ Austrumvācijā nedrīkstēja studēt un tolāk jau bija izkļuvuši dzīvot Rietumvācijā, varēs brīvi apciemot tēvu. Tomēr Gauks atteicās. Pienākot pārmaiņu laikam, 80. gadu beigās, mācītājs jau bija pilsoņu protesta kustības līdzdibinātājs Rostokā. Vācijas apvienošanas brīdī viņu iecēla vadīt resoru, kas pētīja Stasi arhīvus. Tautā to sāka saukt par Gauka iestādi. No tās lēmuma bija atkarīgs, vai virknē amatu pretendentam netiks atteikts par sadarbošanos ar slepeniem dienestiem. Vācijas prezidenta kandidātu sarakstā viņa vārds pirmoreiz tika ierakstīts 1999. gadā, bet toreiz paveicās nevis kristīgiem demokrātiem, bet sociāldemokrātiem. Nākamreiz iespēja nonākt prezidenta amatā viņam uzspīdēja 2010. gadā, bet kanclere Merkele un valdošā koalīcija amatam ieteica Kristiānu Vulfu, kuru arī Bundestāgs ievēlēja. Bet nu jau pēc Vulfa sasmērēšanās parlamenta partijas vienojās par Gauka kandidatūru. Aptaujās Gauku atbalsta 54% vāciešu, bet viņam ir problēma ar pirmo lēdiju. Viņš vēl nav izšķīries ar savu sievu, ar kuru nedzīvo kopā 20 gadus. Prezidents savā pilī, Bellevue, galvenokārt strādās. Kopā ar draudzeni žurnālisti Danielu Šatu, kura savu amatu bijusi spiest atstāt presē, viņš mitinās dienesta villā Berlīnes Dālemas rajonā. Gaukam ir 4 bērni, 3 no viņiem pārcēlās uz Rietumvāciju vēl pirms Berlīnes mūra krišanas. Skeptiķi gan atgādina, ka pēdējos gados Gauks iepinies asās domu apmaiņās. Viņš nosaucis Wall Street okupēšanas protestu kustību par muļķīgu un bērnišķīgu. Skandalozo ekonomistu Tilo Saracinu, kurš savā grāmatā Vācija pašlikvidējas prātoja par ebreju un turku ģenētiskām atšķirībām, Gauks nosauca par drosmīgu cilvēku, kurš spēj skart problēmas, kurām citi pieskarties neuzdrošinās. Vai tāpēc viņš ir tikai Milleru, Meijeru un Šulcu prezidents, bet nav Vācijas Jilmazu, Kaju vai Radovicu prezidents? Tā jau tā avīze Frankfurter Rundschau. Gauka kā prezidenta lielā 5 gadu tēma visdrīzāk būs brīvība, taču viņš vēl nesen atbalstījis projektus, kas raisījuši brīvību mīlošās vācu sabiedrības daļas alerģiju, to skaitā ideju saglabāt datus par visu abonentu tālruņa sarunām. Pēc tam, kad 2 iepriekšējie Vācijas prezidenti augstu amatu bija atstājuši ar skandāliem, aizvien vairāk vāciešu sāka skaļi paust, ka valsts prezidenta postenis vispār būtu likvidējams. Un nu Gaukam, kurš nepieder ne pie vienas partijas, bet sevi dēvē par kreisu, liberālu konservatīvo, nu jāatjauno tautiešu uzticība šim amatam.
Joahims Gauks ir 72 gadus vecs, taču ir jaunas Vācijas valsts galvas tips. Austrumvācietis, evaņģēlisks nepolitiķis, bezpartīskais, neatkarīgais, reizēm nedaudz uzspēlēti pašironisks un ar dumpīgumu iezīmēm, kas saglabājušās no jaunības. Viņš iemantojis daļrunīgu oratora reputāciju un jau kā mācītājs neesot izvairies no asiem jautājumiem. Prezidenta amats Vācijā pamatā ir ceremoniāls un ikdienas politikā prezidents var iejaukties reti. Savu ietekmi viņš varēs censties piepildīt, panākot vienošanās ar parlamenta vairākumu. Savulaik Vācijas kanclers Adenauers teica tā: federālajam prezidentam ir tik liela vara, cik vāja nervi ir federālajam kancleram.